Gada sākums izvērtās pat labāks nekā gaidīts, varētu teikt. Tas bija ļoti labs, vairāk rādītāji, gan atsevišķu nozaru apgrozījums, teiksim, mazumtirdzniecības apgrozījums, gan rūpniecības apgrozījums, tāpat arī ekonomikas apjoma kopumā. Faktiski pieauga straujāk nekā gaidīts. Šis pieaugums pret pagājušā gada pirmo ceturksni gandrīz 7% apmērā bija ļoti apjomīgs, un tas, protams, lielā mērā ir pamatojums ar to, ka eksporta izaugsme arī joprojām bija labāka nekā gaidīts, bet arī vienlaikus vietējā tirgu bija labāki apstākļi, labāks pieprasījums nekā gaidīts. Tātad faktiski šī izaugsme bija salīdzinot sabalansēta. No vienas puses eksportējošās nozares, piemēram, apstrādes rūpniecība un transports, no otras puses atkal vietējā tirgu vairāk darbojošās nozares, kā piemēram tirdzniecība. Visticamāk, tomēr nē. Arī aprīļa dati jau to rāda, gan rūpniecības apgrozījumi, gan arī mazumtirdzniecības dati. Protams, no viena mēneša izdarīt kaut kādus pārsteidzīgus secinājumus arī nebūtu īsti nopietni, bet tā pašā laikā mēs tomēr redzam, arī runājot ar klientiem, kad kaut kādas problēmas, kas ir Eirozonā šobrīd arī tomēr jau kaut kā pastarpināt arī ietekmē Latvijas ražotājus. Tas nenozīmē, ka mūs gaida šeit kaut kādas ļoti nopietnas problēmas, bet visticamāk tomēr tā izaugsme būs gausāka, un tas nozīmē arī, kad gadā kopumā, protams, mēs neredzēsim ne tuvu 7% izaugsmi. Tā izaugsme varētu būt kaut kur nedaudz varbūt virs 3%. Cita starpā jāsaka, arī Nordea paaugstināja savu ekonomikas izaugsmes prognozi 2012. gadam no 2% uz 3,3%, pamatojoties lielā mērā uz šo ļoti lielisko pirmā ceturkšņa rezultātu. Latvijas un arī Igaunijas ekonomika ir salīdzinoši īpašas ar to, ka mēs esam pēdējo gadu laikā izgājuši cauri šai krīzē un panākuši izaugsmes atjaunošanos nevis ar tradicionālo recepti, kas ir valūtas devalvācija, bet ar tādu vairāk netradicionālu pieeju, kas ir citas starpā, piemēram, gan algu samazinājums, gan arī vienlaikus produktivitātes būtisks pieaugums. Un, kāpēc mēs esam nokļuvuši ASV mēdīju tādā uzmanības centrā un arī Igaunija līdz ar Latviju. Daļai tas saistīts neapšaubām ar gaidāmo ASV prezidenta vēlēšanu kampaņu un novembrī paredzējumajām vēlēšanām. Un, protams, kad ASV šī ekonomikas politika lielā mērā ir balstīta uz keynesiānismu atziņām un tādu maksimālu stimulu, visa veida stimulu gan budžeta deficīta veidā, gan arī naudas, šīs tā saucamās drukāšanas, jeb naudas apjoma palielināšanas veidā. Un, protams, ka šāds pretējs piemērs kā Latvija un Igaunija, lai gan tā ir ļoti maza valsts, bet tomēr tas ir tā kā dadzis acī dažiem demokrātu ekonomistiem ASV, citu starpā arī Princetons profesoram Polam Krugmanam. Droši vien, kad tāds Lehman Brothers moments ar 4 gadu nobīdi laikā šobrīd vismaz izpaliks. Tas nozīmē, ka tāda ļoti kaut kāda asa satricinājuma īstermiņā visticamāk nebūs. Visticamāk arī Eiropas Savienības līderi dos Grieķijas jaunajai valdībai kaut kādu laiku, parādīt, ka viņi tomēr kaut kādas reformas mēģina veikt. Un tad tālākais jau būs atkal atkarīgs no tā, vai šī jaunā valdība tiešām darīs kaut ko, pildīs šīs iepriekš noslēgtās vienošanās vai nē. Eirozonai kopumā tas varētu arī nozīmēt virzību tādā vairāk muļāšanās scenāriju virzienā, kas nozīmētu atkal to, ka īstermiņā nebūs straujāka krituma, tas kritums vai tā krīze būs tāda relatīvi lēzena, bet vienlaikus arī izaugsmes atjaunošanās droši vien būs gausāka. Es domāju, skatoties uz tiem diviem tipiskajiem Maastrichtas kritērijiem, kas ir budžeta deficīts un inflācija, tad budžeta deficīts visticamāk jau vairs problēmas nesagādās. Pat ņemot vērā šo PVN samazinājumu par 1% punktu no jūlija, tomēr budžeta deficīts visticamāk būs nelielāks par 2% no IKP, atstājot tādu diezgan
lielu drošības maržu līdz šiem 3%, kas ir maksimāli pieļaujamais kritērijs. Kas attiecās uz inflāciju, tad, protams, tur viss nav varbūt tik skaidrs, jo kas ir skaidrs, ka Latvijā inflācijas rādītājs tuvāko mēnešu laikā būtiski kritīsies, citas starp arī šīs PVN samazināšanas dēļ. Domāju, ka jau nākamo mēnešu laikā inflācija, salīdzinot ar periodu pirms 12 mēnešiem, nokritīsies zem 2%. Savukārt šī gada 12 mēnešu vidējā inflācija pret iepriekšējiem 12 mēnešiem varētu nokristies zem 3%, kas šobrīd ir kritērija līmenis jau šī gada rudenī, tad jau septembrī. Bet tur ir tāds viens liels bet, un tas ir sekojošs arī šī kritērija vērtība, kas šobrīd ir 3%, visticamāk mainīsies uz leju. Tātad tas kritērijs arī vairs nebūs 3%, bet būs, teiksim, 2,7, 2,5 vai pat vēl zemāks. Un līdz ar to tas visu laiku būs tā kā ķert tādu kustīgu mērķi, un tādas 100% garantijas, protams, ka tas izdosies nav. Ja skatāmies uz tiem galvenajiem ieguvumiem, tie ir, protams, būtiski. Viens tas ir šo valūtas maiņas izmaksu pāri eiro-lats izzušana gan uzņēmējiem, gan privātu personām. Tāpat tās, protams, arī priekšrocības investīciju piesaistē, piemēram, salīdzinot ar Lietuvu, kurai varētu eiro tomēr nebūt vēl no 2014. gada, tā šobrīd izskatās. Un arī trešais, tas ir vairāk tāds varbūt grūti kvantificējams, bet tomēr mēs Latvijas valdība tomēr lielākā mērā būtu iesaistīta lēmumu pieņemšanā tieši pašā eirozonā, kur izskatās, ka tuvākajā laikā tiks pieņemt ļoti daudz svarīgi lēmumu tieši attiecībā uz Eiropas Savienības nākotni. Protams, lielākais trūkums, vai faktiski tāds vienīgais trūkums šobrīd ir nepieciešamība sniegt būtiskas garantijas Eiropas Finanšu stabilitātes fondam un Eiropas stabilitātes mehānismam, kuras kaut kādā brīdī arī pie nelabvēlīgas apstākļu sakritības var pārvērsties reāli naudas maksājumos, tātad, lai glābtu kaut kādas problēmās nonākušas eirozonas valstis. Un, protams, ka kamēr šie naudas maksājumi nav precīzi aprēķinām un nav īsti saprotams, kas notiek, piemēram, eirozonas dienvidos, tas, protams, nepalīdz šo lēmumu pieņemt.